Skaitļi, kas ir mazāki par nulli, tiek saukti par negatīviem skaitļiem, tos apzīmē ar skaitļa mīnus zīmi priekšā. Šie skaitļi ir īpaši svarīgi matemātikā un ikdienas dzīvē, jo tie palīdz aprakstīt virzienu, izmaiņas vai pretējos stāvokļus. Negatīvie skaitļi tiek bieži izmantoti, lai aprakstītu temperatūru, kas ir zem nulles. Piemēram, ja mēs sakām, ka ārā temperatūra ir mīnus 20, mēs saprotam, ka temperatūra ir 20 grādi zem nulles un ir augsti. Tie arī tiek izmantoti finanšu kontekstā. Ja mēs sakām, ka kontā ir mīnus 10 eiro, tas nozīmē, ka mūsu kontā nav naudas un vēl arī esam parādā bankai 10 eiro, jo mēs esam iztērējuši par 10 eiro vairāk naudas, nekā mums bija kontā. Tāpat negatīvie skaitļi var aprakstīt atrašanās vietu zem jūras līmeņa vai zem zemes līmeņa. Piemēram, mīnus 100 metri nozīmē, ka kaut kas atrodas 100 metrus zem jūras vai zemes līmeņa. Negatīvie skaitļi arī palīdz mums saprast attālumu līdz nullei. Piemēram, skaitļi mīnus 3 un 3 ir vienādi tālu no nulles, bet viens skaitlis ir negatīvs, otrs pozitīvs un abi ir pretēji vērsti. Tagad izlem, kurš ir negatīvs un skaties tālāk. Kopumā, negatīvi skaitļi ir svarīgs skaitļu veids, kas ļauj mums apstrādāt un saprast dažādas situācijas, un to turpmāk apskatīsim rūpīgāk.